Labdien, mans vārds ir Juris Vanaks. Esmu tehnikas tirgotājs uzņēmumā Lattraps Tehnika. Šobrīd atrodamies Kurzemes pusē. Veicam demonstrējumus ar Čaikovskija STK 400 sējmašīnu. Mazliet pastāstīšu par sējmašīnas uzbūvu un priekšrocībām. Šī ir 4 metru plata striptila sējmašīna, jeb latviski sakot joslu apstrādes sējmašīna, kas ir pneimatiskās sistēmas ar bunkuru 2800 litri, kas ir sadalīts pa 50%, 50% sēklai un 50% minerālu mēsliem. Tad pati sējmašīna, viss process sākas ar līnijas attīrīšanas diskiem, kas paņem nost no apstrādājumās līnijas augu atliekas, lai maksimāli būtu tīra līnija, kurā tiks iesēta sēkla. Tālāk nāk lielais ritenis ar 12 cm asmeni, kas iegriež 12 cm dziļumā, tādā veidā atslogojot darbu striptila kājai. Šeit mēs redzam, tālāk aiz ruļļa seko striptila kāja ar novietotu minerālu mēslu izsējas uzgali, kas dod iespēju minerālu mēslus iestrādāt 20 līdz 35 cm slānī vienmērīgi. Tas nozīmē, ka minerālu mēsli nebūs novietoti noteiktā līmenī, bet augam augot un attīstot sakņu sistēmu, viņam visu laiku būs pieejami minerālu mēsli vienmērīgi. Un pati striptila kājas darba dziļums ir no 20 līdz 35 cm. Pēc striptila kājas mums seko 89 cm riteņi, kuri visu izkustināto augsni no striptila kājām pieblietē, noliek atpakaļ vietā. Pēc riteņiem mums seko sēklas iestrādes daļa, kuras sastāv no 32 cm platiem kaltiem paredzētiem graudaugiem un pākšaugu sējai, un rapsim ir 25 mm šis kalts. Sistēma pati ir uz 2 atbalsta riteņiem, priekšējais vadritenis un aizmugurējais piespiedēja ritenis, kas ir novietots uz trapeces veida piespiedēja mehānismu, kas nodrošina to, ka katra no šīm sekcijām strādā atsevišķi un spēj kopēt augsnes virskārtu. Aiz piespiedēja riteņiem mums ir novietota ecēšu rinda, kas vienmērīgi izkliedē augu atliekas, kuras ir izgājušas cauri mašīnai. Tas tā kā būtu īsumā viss par šo mašīnu. Ja jums interesē vēl kāda informācija vai vēlaties pieteikties demonstrējumiem, noteikti sazinieties ar saviem reģionālajiem tirdzniecības pārstāvjiem. Paldies jums!